Pievelk lec. Pievelk lec. Pievelk lec. Skrien, skrien, lec augšā kājas paceļ. Kāpēc tik mazs aplis ir? Nāk uz priekšu. Pievelk lec. Pievelk lec. Galops, galops, lec. Lec, neskrien virsū viņiem. Smiltenietes Ievas Attaras rūpē un gādībā dejo vairāk nekā 200 dejotāji, kā lieli, tā mazi. Darbā viņai svarīga mākslinieciskā kvalitāte un disciplīna, bet tajā pašā laikā arī saliedētas komandas un savstarpēji cieņpilnu attiecību veidošana. Man tā laikam pats svarīgākais būtu tas, ka viņiem sirsniņā ir deja, mīļa. Protams, augumi nostādīti un latviskais gars. Un 1, 2, 3, 4, kreisā, labā, lecu. Un 1, 3, 4, kreisā, labā, lecu. Deja man ir dzīve, principā. Tas ir tāds jau no mazām bērnu dienām. Tā paņem lielāko daļu mana laika, bet es to tā no sirds arī mīlu. Tas ir tāds darbs, kas ir kā hobijs. Iepriekšējais mācību gads bija īpaši nozīmīgs. Ieva uzņēmās ne tikai virsvadītājas pienākumus, bet uz dziesmu un deju svētkiem ar izciliem rezultātiem aizveda savas deju grupas. Turklāt 3 grupas apguva papildu repertuāru un izcīnīja iespēju piedalīties uzvedumā, kur izdejoja horeogrāfu jaundarbus. Es domāju, ka panākumi vēl tikai priekšā. Ka šis bija pirmais tāds svētku gads, kad buciņi bija dziesmu svētkos, un tas tādu garšiņu iedeva. Protams, nenoliekšu prieks, kad manējie dejo pirmajā rindā. Dažiem ir vēl uz ko tiekties, visiem ir uz ko tiekties. Ievai piemīt neizsmeļama enerģija, milzīgas darba spējas un mīlestība pret deju, kuru viņa no sirds nodod saviem dejotājiem. Fināls beidzās jau skatos lieliem džekiem asaras acīs. Un tu man tāds, Ieva, tu kaut kādu labu darbiņu esi paveikusi. Tā, jā, laikam galvenais ir, lai to pozitīvo emociju viņi noķertu, un tad jau es arī kaut kad noķeršu. Pirmā, 2, 3 un 4. Buciņi!